trešo dienu sajūtas, kā būtu 39 temperatūra, sāp visas maliņas, salsa, drebuļu karstumi, bet nav. Man 3,75 uz īsu brīdi, pārstrā 3,66 vai 3,7. Kas ar mani notiek? Tīros, pārēju kaut kur vai vienkārši jauns vīruss? Oi, nē, nelieciet, neprojicējiet jaunos vīrusus, tāpēc, kad jā, tas varētu būt tā, kad jums paaugstinās vibrācija un no jūsu ķermeņa vienkārši spiež visu nevajadzīgo ārā un jums notiek update. Un tas izjūtās tad, kad mainās enerģijas, tas var izjūsties kā augstums, kā karstums, dejapkā, tad krāta, tad svīst, tad gribās gulēt, tad vēl kaut kas notiek. Tā ir katram individuāla pāreja un katru cilvēku pārved individuāli tad, kad viņam ir visharmoniskākais laiks. Ir palaists, jā, tas, ko mēs runājam 6. jūnijā, vispār jūnija sākumā palaidās tāds jauns shifts, un tagad kā kurš viņam iziet cauri, citiem bija jau jūnija sākumā visas lielās turbulences, citiem tieši uz jāņiem, ja, pa ko mēs runājām, uz saulstāvjiem, citiem tagad tas notiek. Tāpēc vērojam sevi, tas nav tā kā, jā, tas nav pašsaprotami, jā, tas nav nekas tāds, kas, nē, gan jau kaut kas, un tā kā nepievērš uzmanību, nē, skatāmies iekšā, kas nāk ārā, par ko ir bail. Visas bailes tīram ārā, liekam, kā mēs gribētu, un ļoti apzināti izējam šos procesus. Katrā ziņā, kas būtu neieteicams, manifestēt, ka ir vīrusi un jāiet pie ārsta un tagad jādzer antibiotikas. Šis ir pats sliktākais, kā cilvēks var sev nobloķēt to, kas viņam varētu atvērties. Ja? Bet, katrā ziņā, ja jums tur galīgi tur iet crazy, tad vai nu paņemat tiešām, jūs varat pārbaudīt, pārbaudīties, kas notiekās. Vēlreiz, jūs nevarat, teiksim tā, visu, jums ir jāstrādā ar sevi tajā apziņas līmenī, kur jūs esat, kur jūs reāli ticat, ka tas ir tā, kā pasaule notiek. Vienam cilvēkam viņam pateiks tā, līdz ko saslimi, temperatūra uzkrēja 39, klepo, šķauda, liekas, pēc nākamās 3-4 dienas ir norakstītas, jā. Un viņš tajā pašā vakarā apzina, kā viņš to uzradīja, kas viņam izrieģēja caur šito, ka viņam izrieģēja viņa kaut kādas tur bailes, vai viņa izrieģēja kaut kādas tur dusmas, vai viņš ir nosodījis kādu cilvēku, un tas viņam spēcīgi tagad atnāk atpakaļ uzreiz, jā. Viņš to apzina, viņš to transformē un atlaiž, naktī izsvīst, no rīta pamostās, vispār nekas nav bijis, normāli pieceļās, iet tālāk, jā. Tāpēc, ka viņš tic tam, ka tas ir iespējams ar viņu. Citam atkal viņš saka, jā, man teica, es tur klausījos vienā seminārā, ka tā varot, un tagad visu nakti strādā ar sevi, bet nākamā dienā tāpat nekas, un turpina ticēt, nē, man tikai jāmeditē un jāskaita kaut kāda tur afirmācijas vai pantiņi, jā, un man viss būs labi, un pēc 5 dienām jau ir tik slikti jau, jā, ka jau ātrie jāsauc ir. Bet tas ir vienkārši tāpēc, ka tas cilvēks nav tajā apziņas līmenī, lai viņam noticētu tam, ka viņš kontrolē to, vai arī viņam ir jāapzina kaut kas vēl tālāk. Patiesībā vienkārši viņš atdevis ir atbildību vai nu atkal tai praksē, vai nu kaut kādiem skolotājiem, vai nu kaut kādai metodē, jo domā, ka tā viņa izglābs, nevis viņš pats uzņemoties atbildību par to, kas notiek viņā, un ka viņš izmaina savu fizioloģiju, sev kā iekšējais alķīmiķis aktivizē sevi. Ja, un tāpēc tur ir tā milzīga atšķirība, ka jābūt tajā apziņas līmenī, kam jūs ticat, ka tas ir iespējams ar jums. Ja? Jā, un šeit vēl nāk informācija par to, paskatieties, kādas emocijas pirms tam ienāca jūsos. Pēdējās 3 dienas. Jā, kam jūs gājāt cauri. Un tas arī varētu būt, jo tad sajūta, ka tā kā nāk virsū, un tad kurš atfutbolē, viņš tā kā aizmet, nē, tas nav par mani, un viņš tā kā aiziet projām. Kaut kāds, mēs viņu saucam, jā, pa vīrusu, tā kā kaut kur viņš tā kā gaisā ir, jā, un tas, cik spēcīga cilvēkam imūnsistēma un tas emocionālā noturība, tā viņš viņu var atfutbolēt, jā. Jo, jāsaka vēlreiz, tad, kad bija Covid, cilvēki tur baidījās uz ielas iet. Cilvēki baidījās tur 2 metru tūmā kādam iet. Bet tiešām, mēs izbraucām puspasauli lidostās, autobusos, transferos. Puspasauli izbraucām. Tieši pīķī visā pasaulē. Un nekas. Ziniet, kā tas nav par vīrusu. Es gribu teikt, ka tas ir, protams, jā, Covid slikts un tā tālāk, bet ja jūs paskatāties, kādi ir benefiti no tā, ja, tie 2 metri, sava telpa,
jauni updati, var saprast, kādas programmas, cik daudz ir bailes par savu dzīvību, vai ir iekšējais spēks, vai tic savai imūnsistēmai, vai kuru vaino. Jā, šis ir vienkārši... Bet tai pašā laikā, to visu lasot, varbūt jums vienkārši vajag atpūsties. Vajag vienkārši. Ja? Un tas ir neveiksmīgs veids, kā formulēts nodoms. Es gribu atpūsties. Labi, paguļu ar 39 temperatūru vai 37 temperatūru, paguļu atpūties. Ja? Tas arī vēl pievērsiet tam uzmanību. Bet pārsvarā 3 dienas iepriekš vērojam emocijas, lēmumus, un galu galā, ir tie angliski viņi sauc ascension symptoms. Bet nelaidiet iekšā to vājumu, to vājumu, kas jums nāk virsū. Galvenais to upuri vienkārši tā upuris iet tur tālāk. Vislabāk man ir paredzējis tādos gadījumos rītīgi noelpot enerģijas elpošanu vai arī 4 šos ciklus noelpot. Nē, mīļais, man nāk reāla informācija. Es redzu smalkā plānā, ka nāk informatīvs tā kā lauks. Es redzu to tā. Nāk informatīvs lauks, un tad cilvēks pasaka tā, šis nav mans, es viņu tā kā neņemu. Vai arī tas cilvēks ņem, ar visiem notiek tagad vīrusa, visi slimo. Nē, jūs vienkārši viņu tā kā spiežat ārā no sevis. Ar to savu spēku, kad man ir ok. Pat ja visiem notiek tur kaut kādas, jo man šeit saka tā, ka jums ir jāapzinās, kuras tās domas, jauns vīrus. Man neienāktu prātā doma, ka ir jauns vīrus. Uzreiz skatītos tā, kura mana daļa krīt upurī, kura mana daļa grib, lai es saslimstu, kura mana daļa grib sevi pažēlot, kura mana daļa negrib iet jaunajā. Un tad savienojas ar to daļu izturi un to tā kā vispār izstum ārā. Stramītē arī. Laiks apkopot un izdot grāmatu ļoti labi, precīzi. Mums arī vajag daudz labas lietas. Mēs online pārgājām strādāt pilnībā, vajag labi. Viss super. Tā kā tā, lai veselība, lai sakārtojās un turam mieru, iekšējais miers ar sevi.